Jā, jocīgi, es tā domāju, atbrauks no mīlīcām. Uzreiz viss atcerēsies. Atcerēsies, bet... Nē, nu šo to jau var atcerēties, bet viss ir ar mainījies. Jo tik tiešām pa tiem gadiem visi kaut kur tā aizplēkšņojies. Jā. Tie 40 gadi ir pārgājuši pāri, daudz kas ir bijis, bet redz, tagad te staigājot un te skatoties, pamazām tā kaut kas tā kā slāņojās, tā kā ir. Vienīgais žēlums ir tas, ka nevar tā konkrēti kā atcerēties. Tas tur, tas tā, tas bija tur, tas bija tas. Tās emocijas, piemēram, es atceros, teiksim, ar Esmeraldu, teiksim, tur tie kontakti, tur vai tur pie odziņām, vai pie laustās egles, vai atkal te visā te lakatiņa raušanas skatā. Un tas viss tā, teiksim, tagad tā it kā ārpus filmas viņš emocionāli rādās. atmiņā, Jā, ne? emocionāli atmiņā, tas absolūti ir. Mans tu paliec neatdod. Vēl tu viņu mīlu turi, pašā sirds dziļumā, kā smiltiņa dziļu leju tura skaidra avotiņa. Jā, to tu teici gatiņam, jā, tā bija. Es nevaru tava būt, manis dēļ, tevis dēļ, trejas dzīves neziņā. Ko es turu, tas paliek. Ja tu redzi sevi tik daudzu gadu desmitus atpakaļ, un varbūt, ka man pašai skauž tas, ko es redzu uz ekrāna ar to, ko es tagad redzu spogulī. Varbūt tāpēc es neskatos. Bija entās villainītes, ja? Bet nu vieglas, nu tādas, ko tur arī pazūtai ūdenī, nu tad lai viņas tur pazūd, peld, dzīvo. Bet iemet to īsto, ak šausmas īsto, bet bez tās īstās tālāk neko neuzfilmēs. Taču sauc ūdens līdēs, tie tur meklējās un laimīgi atrada te Daugavā. Piesis, kā viņš kliedza. Nost no laukuma, nu tā auroja, tā kā liekas, ja viņam būtu tas, kā viņi sauc, megafons, ja, pielikts, ja. Un es tā lēni slampāju pāri tam laukumam, es domāju, bļausties, un sevi cienīdam. Es aizgāju no tā laukuma. Tā ka viņš varēja būt ļoti, kā mēs teiktu, nešpetns. Nu, bija tāds baumas par viņu. Ka viņš ir spiegs? Nē. Tur gāja par orientāciju. Par seksuālu orientāciju? Jā. Un bija taču vesels speciāls nodaļas atsevišķās iestādes, kas ar šīm lietām nodarbojas, un pēkšņi cilvēks, par kuru viņi interesējies, un pusstudijas cilvēki tika prašņāti, kurš katrs var pateikt par to vai to. Pēkšņi jābrauc uz ārzemēm, vēl uz Spāniju, un tas ir šausmas bija. Un tad man zvanīja no stūrmājas un prasīja, vai es galvoju, ka viņš atgriezīsies. Es saku, es varu galvu likt ķīlā, bet pēc tam es Gunāru sauc kabinetā, es saku, Gunār, tu dziebs netaisi. Tas bija mans piedāvājums Gunāram Piesim, jo tajā laikā es vispār arī nedaudz biju aizrāvies ar kino kā tādu. Man interesēja tā lieta, ko varētu saukt par attēlu un par mūzikas sinhronitāti. Man liekas, ka varētu pamēģināt šo filmēšanu veikt jau uz gatavas fonogrammas. Gunārs piekrita momentāli.
Jā, jo viņš saprata, ka šeit slēpjas ārkārtīgi lielas priekšrocības. Epizodes, ja plāni kļūst organiski, ritms viņos, teiksim, aktieri, kas spēlē, viņi instinktīvi jau dzīvo tajā ritmā, ko piedāvā, teiksim, līdz ar to šeit tā simfonitāte, manuprāt, ir ļoti augstā pakāpē panākta. Es atceros to epizodu, kad mēs rakstījām skaņu studijā, sākām ierakstīt titra mūziku. Visi ap divi Mārtiņš Klains, operators un Spies sēdēja. Un tad, kad mēs rakstījām, tad skanēja viss tas un spēlēja, vispār tur komentāri nebija, viņi vienkārši tā sēdēja. Viņi teica, jā, to es negaidīju. Es domāju, ka teiksim, tā mūzika, man izdevās to mūziku varbūt arī nedaudz, teiksim, to viņu koncepciju nedaudz pārmainīt, jeb iedot viņiem, teiksim, kaut kādu variantu paskatīties nedaudz citādi, ja?